Молодцы, все. Мы выиграли, самое главное. Normāli, viņš veiksmes Pietru. Pietru veiksmes. Nekas. Sezons sākums. Bija daudz iespējas. Tā gadās, laikam. Rūgtums iekšā, tad nevar parunāt. Pusfinālā atrieksim. Острая была игра в концовке. Два момента, сумасшедших момента Елгава имела. Удачно, очень удачно вратарь нас выручил. Мне со стороны так смотрел, думал, все уже мяч в воротах вытащил. Но два гола мы забили очень красивых. Я считаю, с моей точки зрения, быстрая атака. Нападающие разобрались, и два наших быстрых техничных нападающих именно они забили. Uz šī laukuma diezgan daudz cīņas un diezgan ātri jāpieņem lēmumi, jo ir pietiekami liels blīvums. Abām komandām, kā saka, bija jābūt gatavām uz to, un izskatījās, ka abas komandas arī bija gatavas uz to, tieši uz tādu spēli, jo salīdzinoši ar pirmo kausa spēli, man šķiet, ka šī spēle bija daudz saturīgāka tehniskajā ziņā, jo bija pietiekami daudz interesantu risinājumu. Abām komandām bija labi vārdu gūšanas momenti. Šeit, es domāju, viennozīmīgi pirmām kārtām izpaudās pretinieku komandas pieredzējušo spēlētāju individuālā meistarība. Viņi savus momentus spēja izmantot, mēs nespējām. Un var teikt arī to, ka, teiksim, kopumā pēc spēles daudz ko tieši izšķīra tas, kura komanda pirmā gūs pirmos vārdus. Jo uz šāda laukuma tā komanda, kas gūs pirmos vārdus, ja viņi pietiekami disciplinēti nospēlē aizsardzībā, tad ir liels izredzes pabeigt spēli ar uzvarošu rezultātu. Te pašā laikā es varu uzteikt savu komandu par absolūtu cīņas spāru. Mēs līdz pēdējām spēlējam, lai atspēlētos, spēlējam uz to, lai izrautu vai neizšķirtu vai uzvaru. Tam, diemžēl, par rezultātu kalpoja otro vārdu zaudējums, bet mums šajā situācijā absolūti nebija principiāli 0-1 vai 0-2. Mēs gribējām izlīdzināt rezultātu, mēs darījām visu, lai tas tā būtu.